Andris Štenderbergs aiziet. Edgars Ļitvinčīgs dodas augšā kalnā. Maz ticams, ka tieši tādu špūru kombināciju viņš bija izdomājis sev starta taisnē. Bet kā sanāca, tā sanāca. Aiziet. Diezgan piesardzīgi izpēta trasi. Tur ir baigās bedres pat priekš Kroksa motocikla. Dara savu un jautā sēņo, kur pagadās, brauc ar jocīgiem motocikliem, peldās, kur pagadās un neklaus neviena. Un tā apsties ir jau tālāk pa dažu labu bembi, var aizbraukt ar šo pilnīgi dīvaino mototehniku. Tā aizmeta jau brīvas, cilvēks jau neredz, kur braukt, pats sev aizmet ķīveri ciet. Nu ko, aiziet. Alpīnisma parādemonstrējumu uz 3 riteņiem. Pareizi, kāds ir standartais, varēs skriet pa valnu un turpināt stumt uz augstu, ko jau izdotos, saiet līdz kalnu beigām. Vai arī būt līdzi instrumentu kastīs, jaukt to vienību un uznes pa 2 daļām augšā arī varētu būt. Lēni, bet efektīvi. Neskaitās, ja uznes moci vienkārši augšā rokā. Tad arī ar gāzes plīti var startēt. Jā, šādi tad būdīga. Mīgs lēmums mēģināt ar pilnīgi jaunu moci uzbraukt augšā Briežkalnā, kur mēs jau nevienu mašīnu esam redzējuši norokamies, pat netiekot līdz pusceļam, slīd pamatīgi, vēl uz ledus kaut cik turās, tik līdz trāp iekšā sniedziņā. Turklāt šis motocikls ir arī pārliecinoši smagāks par lielāko daļu pārējo dalībnieku. Varbūt vienīgi tas blakusvāģis ir vēl kilogramos vairāk, bet šis ir ļoti smags braucamrīks salīdzinājumā ar visiem pārējiem dalībniekiem. Vai nu vajadzēja, mēs tagad padomājām, vai ne? Vai nu vajadzēja šitā darīt? Es pat nezinu, kā godam tik prom no šejienes tagad, ne apgāst, ne lejā braukt. Jo jautājumu par to, vai var uzbraukt šai gadījumā nav. Sāniski šķērsām ratā līdz pat 2. pašvietienam. Sliktākā nav labākā taktika, tomēr nes uz sāniešu špūri kaut cik tur vietā. Tā gan var ieskrieties, pat jau aizies. Tas mums ir Pankars laikam, ja? Jā, Rolands Pankars ne tikai pats brauc, bet arī nākamais neveiksmīgs brauciens starta taisnes beigās jau ir gar zemi. Tas mums otrajā līkumā no starta. Skija rings aiziet uz pamājam ar rociņām, uztaisam kārtīgi troksni. Šitas ir pilnīgi unikāls eksemplārs. Skija rings pret kalnu, skija rings dragreiz. Un tevi tas klāpotas. Nākamais uz starta, pēc tam Artūrs Līcītis gatavojas savam braucienam. Kaut kā tas baigi izskatās pēc Līcīša, kas šobrīd nāk augšā kalnienēs pēc Ibanā. Plakstīgi jau biežāk dzirdēts, ja tas nav kaut kāds viņa radinieks, kurš šobrīd mēģina uzbraukt kalnā, bet mums pats, tad tas tam vajadzētu būt tam pašam. Labi, gāze vaļā, kaut kā trāp iekšā līkumā un... Tājušā gada uzvarētājs Gaiziņā tagad brauc augšā Briežkalnā. Lielā tempā knapi noturot līdzsvaru savu starta taisnē. Šobrīd jau caur abiem pagriezieniem ir otrs labākais rezultāts, un Andris Štenderbergs joprojām ir līderis ar 18,3 sekundēm. Pussekundi starp viņiem. Endijs Ozols ir tā kā vienā špūrē sāk, pa otru beidz, un 3. aizbrauc bedrai no līguma. Un aiziet, turam. Tā paši iekšmalīgi vieglā driftiņā, tā kā bēbiem. Ļoti veikli viņš maina to augumu mociem pārlizot no špūrē. Ir labi. Tā, smuki, stāvā vieta. Un Reimanim 3. labākais rezultāts. Lakstīgalu pārspēt viņam izdodas. Priekšā paliek tikai Kozlovskis un Štenderbergs. Bet tagad Jurijs Korjakins ar Ižploņetā 1967. gada ražojums. Publika uztaisam troksni lielāku nekā motociklu. Labi, es jūs dzirdu. Es
domāju, ka Čālis un Zīša arī jūs dzirdat. Es ceru, ka viņš vēl vispār kaut ko dzird. Paši var braukt. Tas ir ādas aizsarga mētelis. Tur viss ir kārtībā. Jā, kolosāli. Nu, tas izšķirās, kad es jau nedomāju 67. gadā, kad nonāca no konvejera, ka viņš joprojām brauks arī 21. gadsimtā, un kāds viņam nokrāsos izpūtē vienā krāsā ar pārējo visu motociklu un mēģinās tikt kalnā. Tā visa neliela izpalīdzēšana izdosies, lai jānobrauk. Ņemot vērā to, ka salīdzinājumā ar pārējiem motocikliem viņam var teikt, ka amortizācijas nav vispār, viņš diezgan tālu tika caur tām bedrēm. Priekšā laikam ir, ja viņš tā, kas ir turās pie stūras. Priekša kustās. Tas jau nenozīmē, ka tur ir amortizācija. Apties un izpūtēs vienā krāsā korpusu. Pamājam sportistam, atbalstam. Un abi cilindri strādā. Tas vien jau ir daudz. Tas ir rets brīdis. To vajag iemūžēt. Un nekūp arī baigi. Startā sagaidīt zaļo signālu dodas trasē labā tempā caur špūrām kājas pa gaisu. Nu līkumā jau ratā tuvojas bedrēnākajai trases vietai caur iekšējo trajektorijām. Dēļ pa to laiku Davim Kurmim izdodas 4. labāko rezultātu. Uzstādīt pussekundi viņam pietrūks līdz ārti Dreimaņa laikam. Dreimans joprojām 3. Leons Kozlovskis 2. un Andris Štendeļs. Salaveķis nokrita! Ārprāts! Ko darīt? Ziemeļbriežu nav. Nu, tādā vietā likās, ka labi iet, jau pats abi sapriecājies, bet tā ir pati bīstamākā vieta. Prasiet uz pakaļ, pasiet gaisā. Un tur visiem ir kājas. Nu, tagad būs par itīgu, būs labais starts. Tas droši vien norādīja, ka sāk iedegties sarkanās lampiņas. Tur tas viņa sagrupēšanās startā. Čuturās noturās gar pašu labo malu. Ļoti taisnu trajektoriju izdodas noturēt visas taisnas garumā. Nedaudz savācās starp 1. un 2. līkumu. Tagad augšā kalnā. Tā Rauza, Jurģis Rauza tagad pie 6. numuru nāk augšā. Smuki krāsē no kopsī viņā labi. Taisa. Labākais laiks augšu kalnā uz viņa Artūrs Līcītis, par kuru mēs arī diezgan droši zinām, ka viņš var ātrāk un būs otrs mēģinājums. Jānis Tīrūs pašā. Es no turienes var piecelt, mēģināt braukt tālāk. Laikam nevar. Tīrūs tikpat tālāk kā Salaveķis. Ozols, kur iepriekš redzējām, arī ar 250 kubikcentimetru motociklu. Visiem pārējiem ir kaut kas lielāks. Ciršs nāk augšā kalnā. Viņš izstiepa tajā 1. līkumā, likās jau, ka būs dos to motociklu. Ar ruguņiem nāk kājas pa zemu un uguņi pa priekšu. Šitas nav nekāds ātrais cīnītājs. Tur neviens nav laidis kājas pa zemu. Viņš ir pirmais, kas mēģina braukt tādā skīpringa manierē. Bet uz priekšu tiek. Pēc tā, kā viņš brauc, izskatās, ka viņš brauc arī rītdien. Simtaļai Jurģis Rauza un Gunts Lakstīgala. Reinis Čudarāns aiz viņiem 7. vietā. 8. ir Markus Stiržs, 9. Artūrs Līcītis. Davim Krasiņam 10. vieta. Rolands Pankats 15. un Sozals, Edgars Kiņčiks, Jānis Brutko, Jānis Groģnikovs ar Jāni Maču. Gāvi 2 ir 15. pozīcijā Jānis Žēlastība. Viņam izdevās pievārēt 1. sektoru, vismaz garām sensoram aizbrauca, un Ārvis Groza ar Renāru Ozolu, kur arī palika 1. sektora beigās. Viņiem ar Jāni Žēlastību kaut kā norakās te kalna vidū, bet rezultātos atšķirības ir tikai 1 simtaļa.